Ir 7 no rīta Rīgas ielās, kā dziedāja Čikāgas piecīši. Raidījums Makšķerevolti. Paskaties, kas notiek. Diena, kur šobrīd ir apmaukusies, vēlāk izvērtīsies saulaina. Un tā arī mēs šeit Ogrē. Reku, aizmugurē man ir melna cilvēciņa, variet redzēt. Reku, tur tālumā vēl viens cilvēciņš. Tie ir cilvēki, kas makšķerē no krasta. Un, ja runā par makšķerēšanu no krasta, tad Latvijā ir daži malači, kuri makšķerēšanu no krasta Latvijā ir iecēluši pilnīgi karaliskā godā. Novinot vienas ļoti prestižas sacensības. Tā kā šodien mēs vienkārši pamakšķerēsim no krasta, parunāsimies un paskatīsimies, kā tas Holandē notika te pirms 2 nedēļām. Kur ir viņi? Un tas strādā komanda. Labs vēra zandartiņš. Tu domāji vēra zandarti no krasta, ko? Jā, ir 45, 6, 7, kaut kur tāds. Ir. Jau uz auss zini, jau nav jāpārbauda. Varam pielikt pie kāda un atzīmēt. Nē, tur vispār nav jātāt. Smoki. Labi, ķersim tālāk. Laidīsim vaļā vēl. Lai dzīvo Daugavas zandartiņš. Viņi neiemocies pats pie zandarti. Viss? Brokasts aizpildēja. Jā. 2 metri un 2 copi. Mainu manekļi. Tu domā, viņš šitam vairāk virsū neklūks, ja? Viņš zina, kas tas ir? Es jau pamodināju man. 2 copas. Uz to pašu negribu otrunajam reiziņiem. Pasties kāds kauslis. Šitāda te dzīva zivs. Smuki, viens ir. Vēl viens būs tev tajā vietā? Es nezinu, jāmēģina, jā. Ejam apstīt. Maziņš, bet ir. Te nav tokšana? Nu, maziņš. Maziņš, ne maziņš, bet ir. Lai dzīvo un aug. Bū. Ir zandarts. Domā, ka zandarts? Jā. Mērs. Ups. Bija smoks, ne? Bija labs. Tas jau bija mērs zandarts. Mērs. Aizgāja apakaļ, kur bija jāiet. Kā viņš to paņēma? Balta. Uz baltu. Balta. Labi. A tu šodien savulaik sāki makšķerēt? Jā. Pastāst, kā tev ir bijuši piedzīvojumi ar šitā dulā dambu? Šeit? Nu, tas bija apmēram, nezinu, 20 gadus atpakaļ točno. Kad mēs te staigam, ķeram tur zemheisa. Te uz augšu arī staigam un bija skaistas līdekas, zandarti, ašuki, vagi lielas mūžanas. Un tā. Un tāpat šodien arī mēģinām kaut ko dabūt. Un kaut kas sanāca. Kā tu saki vispār, kas tā pilsētas copi? Es pirmo reizi tā dācu. Man viņa liekas ļoti jocīgi. Nu, kāpēc jocīgi? Ja nav laivas un gribas sopēt un spinningot, droši var braukt pa visam jebkura krastam un metēt spinningot. Un zivs būs. Kāpēc tu domāji, ka zivs būs? Nedomāju, zinu. Ja ir ūdens, ir zivs un viss. Cik tas lielāko izvilci šitā te daudzītamēs? No krasta? Jā. No krasta bija 21, tas bija tiegumā. No laivam 50 kilogrāmi. Uz spinningu? Uz spinningu 2,12 garums. Tā ir paša gada, kad Spaskavam bija tur rekords 60 ar kādu. Cik? Jā, atceros. 64 vai 65. Jā, tā ir paša.
gada. Vēl te ir mežavīm, kas arī? Ir lieli, jā. Bet dabūt viņas te ļoti grūti. Un kā izstāst to brīdi? Jūs ap divi, tev bija Latvijas karoks, ja? Tā mirkli Gatam bija. Tev bija? Jā. Man bija jātur viņš jau kā jaunākajam, tad man bija jāstaigā visu laiku karogu pacelt. Aha. Un kurš bija filmētājs? Es. Tu biji filmētājs. Jo es jau to brīdi gaidīju, man bija pārliecība, ka mēs būsim pirmie. Ar nu kurienes tā pārliecība? Bija iekšā. Bija tā čuteni, ja? Bija Peļika un vispirms bija pirmā, otrā, trešā un pēc tam komandām paziņoja vispirms bija? Nē, Sākumā komandas. Ah. Un pēc tam individuāli saucēja. Kas palika otrie? Vietējā. Holandi. Un tad? Un tad nosaka mani. Cim Latvija Karpinkov nāca uz priekšu. Es paņemu karagu un aizgāju. Saņemu galveno balvu street fishing. Bet godīgi līdz pēdējiem brīdiem netica. Jo, teiksim, kad apbalvošana komandam sākas, ja, kad nosauca tos Ukraiņu komandu, ja, bet viņi startēja pēc zem vācu karoga. Jā. Viņam bija kopumā punktus 2 reizes mazāk vai vairāk nekā mums. Tad es domāju, varbūt tad otra. Nē. Pēc tam, kad pirmā vieta bija, ja, mēs gaidījām to, es varbūt arī domāju, jo mums zvanēja pirms kādam 2-3 stundam un prasēja nosūtot visas bildes ar zīvīm. Ja? Atkārtot. Varbūt varēja izdarīt tāpat kā Guntam ar Ūdzi pagājuši gadu, viņi arī gāja ar laivām. Uz otru vietu, jā, un viņam neizskaitēja, tur arī bildes prasēja vienu zīvi, ja, tā arī jocīgi bija. Ja? Labi, tas nekas. Es arī tā domāju, varbūt kaut ko tur. Kaut ko to izdarījām, ne tādas fotogrāfijas vai kaut kāda, nezinu, tur varianti. Jā. Un kad nosauca Latviju, tas bija viss. Tas piedzīvojums dzīve, kā ir, tā ir. Bija, godīgs tāds, kā par to, ka mēs ar Gati nesam to Latvijas karagu un viss tad mums apbalvoja un aizgājām atpakaļ uz tribūnam gaidīt to 3., 2. un 1. vietu. Kad nosauca Gaču 3., es domāju, mums starpība neliela, kāda 20 punkti, ja? Tad es domāju, tad 2. Kad nosauca tur Niderlandus, Holandē, tad tas bija parasti viss. Drusku ceremonija bija aizkavēta, jo meklēja Latvijas himnu. Es tur stāvu ar karagu, незабываемое ощущение. Да, jā. Kā ir, tā ir. Priecīgs un esmu godīgs par to. Paldies Gačam, paldies Jānim, ka bija, tā sanāca. Latvia. Tinka Caldera and Vitalis with the
Bet nu visādā ziņā tādas latviešu tur neviens negaidīja, piekritīšu. Nu, jā, točno. Tas ir noteikti. Nu, vot, es pēc 2 nedēļām pirms šitiem mačiem biju tur ar laivu brauku ar Ūdzi, ar Gunti. It kā tur arī atradam zivi. Vienīgais, ko varu jums pateikt visam, ka tur zivi baigi maz, it kā no laivām, it kā no krasta. Nu, vispār var pateikt, ka viņas tur nav, bet lieta. Ja ašuki pie 2 kilogramiem, tur lielajā ūdeni, upē, tur laiva startē un kajaki. Nu, tas ir normāls variants ar 48, 52 cm. Man liekas, izvilka 52 cm un bija svars ap 3 kg. Ja, es redzēju Facebookā to lielu asinu. Man bija 48 no laivām, un tad drusku vairāk kā 2 kg bija. Nu, tas bija ašuki. Atradam visas vietas, viss kas. Atbraucu mājās, Gačuk man zvana, davai braucam. Es tā domāju, nu, ja vajag, tad brauksim. Vēl piedāvāja Janka arī, kā viņš brauks, nu tad davai. Bet tu tas street fishings un live fishings, tev viņš kaut kā jau vēsturiski, tu esi no malas laikam sākts ātrāk balēt nekā no laivām, pareizi? Mēs tagad šodien staigājam Ogres malu, tur pie Heisa, tagad šajā te attakā. Nu, visi jau sāk pie krasta. Jā, visi sāka no krasta, teiksim, šajā ūdens telpa, kur mēs stāvam. Es šeit sāku ķert līdekas ar rotiņu, kādas 25 gadus atpakaļ vismaz. Tur, kur mēs šodien bijām, tur es neesmu bijis 10, 15 gadus, kaut kur 7 gadus, jo startoju sporta jau. Un no krasta ir interesanti ķert. Vienīgais, ko tikai zauda maneklis, ko darīt. Nu jā, to neko nav izdarīt. Un vēl viens variants, kā no krasta izvilkt lielu zīvi, teiksim, Daugava ir ļoti grūti, jo asi kanti un viss kas tur. Viņš iet prom un viņš noro visu. Jā. Mēs bijām 3, es, Vitālijs, Jānis. Sākumā es Jānim piedāvāju. Viņš sākumā piekrit, pēc tam piekrit aizvest. Un tad es domāju, ko es varētu paņemt pārniekos. Zināju, ka Vitālijs brauc palīdzēt viņam trenēties ar laivām. Piedāvāju viņam. Tad viņš sākumā nezināja, jā, nē. Tad jau beigās apstiprināja un pierakstījāmies un aizbraucām. Pastāst par tā mača prestižu. Es domāju, nekas Eiropā nav īpaši lielāks, teiksim, tajā strītā vai kaut kas. Neesmu neko tādu redzējis. Tas ir World Predator Classic, viņš saucās. World Predator Classic 2016. 3. gadu jau tur notiek. Street fishings jau bija pagājušajā gadā. Un tā liekas, jā, pagājušajā gadā arī bija. Un pārstāvniecība liela. Pagājušajā gadā bija 150 cilvēki. Puse Eiropa bija, un šogad jau bija 150, pēc tam palielināja skaitu līdz 200. Un, ja nemaldos, 10, 11 valsts tika pārstāvētas. Un vācieši daudz bija. Tas ir baigais pūle. Jā, tas ir daudz. Un kopā ar laivām, kajakiem, es domāju, tur viss 400. Tiem bija atsevišķi, kajakiem bija atsevišķi konkurence, viņi kāpā ar laivām gāja? Nē, viņi atsevišķi tā kā sadalīts kajaks, laivas un iela. Kas tas bija? Viņš kaut kas bija. Vēl viens savu piefilmēt. Pirmā vieta komandām un tev 3. individuāli. Un tas jau bija labi. Nē, es jau zināju, ka būs labi, kad es 2. dienā līdekli noķēru. Man iekšā jau bija sajūta, ka būs labi. Jo 2. dienā maz vilpes dzirdēju un maz bija lielās zivis. To es jūtu, ka būs kaut kam jābūt. Un tev iepriekš ir kaut kādi baigie lauri bijuši? Tā pirmie, teiksim tā. To maču prestižu tu vari aprakstīt apmēram, kas tas ir lielākais Eiropas komercmačs? Es nedomāju, bet jā. Pilnīgi noteikti. Jā. Es biju 6 pasaules čempionātus, kurus vada šitis FIPS, jā. Un kāda tur organizācija un kāda šeit ir organizācija, vajag salīdzināt vispār. Un negribas salīdzināt. Tu 6 gadus esi braucis no Latvijas izlases uz pasaules čempionātiem un es zinu, ka Zivju fonds atbalsta zināmā mērā kaut kā šis panākums tomēr ir arī izveidojies tāpēc, ka mūsu izlases brauc uz tiem pasaules čempionātiem. Ir tās pieredzes, ir tas, ka tu zini? Es domāju, ka ir pieredze. Ne? Jā, tas ir 100%. Īrijā mēs bijām kopā, es skatījos un jūs makšķeriet, tu nāci dusmīgs tā kā bite ārā, tu lielas tās kaujas spējas, ka tās zivis tu gribi visas noķert. Visas te.
Nu, tās, kas tev... Nu, kas sanāks, tas sanāks, teiksim tā. Savējās viss. Jā, par īriju varu arī pateikt, ka mums tur, nu, nepovizlo, jo bija daudz schodi. Šeit arī, ja godīgi pateikt, Jānis var to pateikt, un tie vācieši, kas redzēja, es nostrādāju 50%, jo es palaidu 4 zandartus, nepalaidu, tikai, nu, kā alskāns, nu, nevaru izlūpīnās, nu, nekā. Un viena lidika otrajā metenā nopeda Floriku tādu ap metru. Otrajā metenā. Un viss sākas tādas sacensības. Nu, es daru, ko darīt? Nu, ko? Sabrался в путь, tālāk. Viss, nu, no sākuma. Katru stundu no sākuma. Cik stundas bija jāmašķirī? Pirmā diena startam jābūt 3, bet viņi dod start puspiecus, jā. Un maksimum līdz 12. Līdz 12? Jā. Bet bija tāds vējš, ka vairāk nekā puse cilvēku, kas jau bija tur sākuma punkta, kur jānodod protokolas, nu, no 10 sākas. Mēs palikām ciert zandartus, es zinu, ka viņam tumsa... Patīk? Jā, viņu... Viņi ķerās. Jā, viņš ķerās. Nu, vakarā vienu dabūju zandartiņu. Divas palaidu, jā? Divas aizgāja, un tas bija pie 12 jau. Un vācieši skatījās, un uz mums, nu, viņi staigāja kopā ar mums, viņam jāstaigā. Viņi pateica, nu, tā, nu, profesionāli. Un tu bija tāds vējš, ka, nu, nezinu, varēja stāvēt bez kājām tā pa vēju. Varēja slīpi stāvēt. Jā. Bet ja runā vispār, ar ko makšķirē visa Eiropa un kā makšķirē mēs, ir kaut kāda atšķirība? Tev kā Latvijas vairākārtējiem čempionam, tu var redzēt to atšķirību? Var. Nu? Jau var uzreiz redzēt, kā cier Ukraini, kā cieram mēs, kā cier lietuvieši. Mēs esam viena skola, vai ne? Tur. Jā, tāpat Krievi. Sākam no maziņas zivtiņas, beidzam ar lielām. Viņi visi iet uzreiz uz lielu zivi, un viņam neizdevās to saņemt pirmo vietu, jo viņi visu laiku gribēja noķert lielāku zivi. Nu, tas nav pareizi. Ir. Вот tā ir street fishing asariši. Neliela tādi, ja? Jā, bet ir lieli arī. Tikai ne dienas laika. Vai agri no rīta vai vakara. Vitālijs ir dabas dots talants, es domāju, Latvijai, kurš noķers zivi, ja viņa tai ūdens krātuvē būs. Gatis ir ļoti tuvu tam, vēl ceļā, bet ļoti tuvu. Un pats? Pats vēl mācos. Vai ir noslēpums, kāda jums bija tā pienākuma sadalīšanas treniņos? Treniņi bija 2 dienas pirms sacensībām, kuras arī bija 2 dienas, ja? Jā. Treniņos bija katram iedots sadalīts, kurš iet ar mikrodžigu, kurš testē dropshotu, kurš testē parasto džigu. Viss tā salikās. Jā, nu tas bija īsts komandas darbs, es uzskatu. Bet jūs bijat 3, tā kā Jā. 3 moskatieri. Jā. Nebija tāds bišķi mazuma sajūta pret tiem visiem pārējiem, ar kuriem ir pilni visi masu mēdīji, kur skatās, kuriem ir kaut kādi žurnāli aizmugurē, kuriem ir savas kaut kādas firmas ražotāji? Nu, mēs maziņi, bet mēs parādījām, ka mēs varam būt lieli. Tagad ir vasara, jūlija beigas, nu jūlija pusi, jūlija beigas, augusta sākums. Pasaka recepti, kādam būtu jābūt optimālam komplektam, ar kuru cilvēks aizejot pie upes un tādā pilsētas vietā, kam būtu jābūt tajā komplektā, lai viņš būtu veiksmīgs? Teiksim, kura vieta pilsēta? Kieguma pilsēta, Rīgas pilsēta, Salas pilsēta, jā, vai Koknese. Tā ir visa Daugavas posmi, viņi atšķiras viens no otru. Saldus rekord mums celus. Vieglais spinnings, Jā. 0,4P Jā. Un mikruška. un mikroška. Un relaks. Vai relaks. Labi. Jums ir Kosadakas komanda, tā jūs arī saucāt? Jā. Nosauc. Var izstāstīt daudz par to Kosadaku kaut kā Latvijas čempionātā forulēs arī kā uztaisīja Kosadaka komanda, tā visus nominēja. Jā, tas ir
kā pareizi pateikt. Tas jau tas jautājums. Džeki droši vien skatījās un domāja visu šī Mano Lorenz un kas. Nu, jā. Nu, daudz zinu to Kasadaku, jā, tas ir. Tā ir tāda tautas klases mānekļi, pareizi? Nu, budžeta klases mānekļi, kuri atbilst Japāņu kvalitātei, pateikšu tā. Negribu taisīt nekādu reklāmu, jā. Bet nosakums Kasadaka, atceramies to, kad bija Udis Circenis, jā, viņi pirmie to nosaucums bija Kasadaka, un uzreiz viņi vinēja. Jā, Latvijas čempionātā forelēs. Jā, nu tāpat arī izmēģināja, kāpēc ne? Nu, arī vinēja. Strādā. Ja kādam vajag, tad ar to viņi vienmēr vinnēt kaut kādā sporta sacensībās. Jā. Nu, faktiski jā, uztaisam kopīgi fočanu uz redzēšanos. Jūs var apsveikt arī? Mūs? Jā. Ar ko tu mums grib apsveikt? Jūs Fox Travel par to, ka jums Šitā firma. Jā, par to, ka jums ir pirmā vieta. Latvijas foreli čempionātā no krasta spinnings. Apsveicu jūs. Es zinu, ka esmu arī viņas komanda bija rezervists Holandē. Bet viņš bija Holandē. Un mums tā savstarpējā saziņa bija tāda, ka Latvijas čempionāta un forelēs bija otrais posms. Tas notika pēdedzē ļoti zem ūdens līmeņos. Un jā, mēs ceļojošo labs komandu tiešām nominējām komandām. Un patiesībā pēdējais krastos mēs skatījāmies savos mazajos telefonos tieši to fragmentu, kad jūs ar to Latvijas karogu. Un vīrieši jau vecāki paliek, jo viņi tādi sentimentālāki paliek. Un bija džeki, kur raudāja un skatījās to 15-20 minūtes. Tāpēc paldies jums par to, ka jūs iedavāt mums šito te foršo makšķerēšanas prieku, kura laikam Latvijas vēsturē tik liela vēl nav bijis. Forši, ka uzdrīkstējāties. Paldies. Paldies.